Man ir 26, 7 kontaktstundas. Tas ir atkarībā arī no citiem gadiem, bet pārsvarā vairāk vai mazāk tā ir. Plus, protams, visā tajā. Man ir maksimālās stundas, viss, kas ir gatavošanās, kas ir tiešās, teiksim, kontaktstundas, un arī, protams, ārpus stundām mēs pietiekoši daudz arī saviem bērniem uz vietas veidojot šos, kā lai saka, starp plašu turnīrus, gan volejbolā, badmintonā, gan mini futbolā un tā tālāk, un bērniem ļoti tas patīk. Mums tas patīk, viņiem tas patīk. Klases mums ir valsts ģimnāzija sākot no 2004. gada, ir valsts ģimnāzija, līdz ar to mums notiek 7. 12. Agrāk tas bija 1. 12. Agrāk arī vēl, ja teiksim, vēl vēlāk, ja mēs vēsturē ieskatāmies, tad bija 11 klases, tad bija 1. 11. Bet nu, tagad ir būtībā 7. 12. Ja? Griežam. Griežas tikai vidus punktu atrod. Kamēr mums nav jāskrien vai galvokās, mēs varam ņemt uzreiz visu šo. Jā, mēs esam dabūt viņu savu kājām uz priekšu šeit. Tikai neliecimies uz priekšu. Apkoviet atdocīgā roka, protams, arī neparūcīgā. Driblē, atsniežamies savai piecīnē. Četrnieks pie savu grozu, izvēlamies grozu, vienalga kur, jo jūs māja. Sākam no tās pusīs, lai beigās iznāk pēdējais konusiņš apdrīblēt no ārējās puses. 4 piegājieni, neskrienam viens otram virsum, kā tiešām konusiņiem nāk. Tikai labā roka.
driblējam, paprovējam, tagad jūs esat komanda. Tie, kas jūs esat, labi, izdaram tā, pa vienu vietu samainamies. Jūs nākat šeit, jūs uz turiem pa vienu grozam samainamies. Šitā. Tad ir līdz ar to, ja viņš šeit izpilda apkārt, tad viņš tur neizpildā, tad nākamais jau varbūt viņš jau iet uzreiz uz to, vai arī viņš uzreiz uz diviem izpild šeit. Mierīgi, katram ir 2 piegājieni, kas nozīmē vienam golnis ņem ar labo, vienam ar kreiso, otrā piegājienā es izvēlos citus 2 golnis. Es eju uz priekšu, mainu, es eju, bet cenšos. Ja man sanāk, nesteidzamies. Ja man sanāk, es skatos uz priekšu. Ja man galīgi nesanāk, protams, es bišķiņu piebremzēju. No, un es mēģinu mierīgi šeit. Var mēs pa grozu mierīgi izmetam. Zigzagā, nākuši dobasī, pretēji, jā, super, laiži. Driblēm tāda, driblēm. Jā. Un tajā pusītē metiens pa grozu. Super. Paprovējam abas puses. Smierīgi. Jūs sāksiet? Nē, zigzagā. Kurš zemes? Divi aplīši un mainamies. Mierīgi. Divi aplīši. Malači. Reiz, jā. Viens sāk. Varu driblēt līkloši cauri. Pareizi es varu, gaisa izvēlos, es arī varu darīt to. Es mierīgi varu ar palicienu atstāt, bet divas paliek. Es varu bez palicienu. Hop, es izsitu savu kāju, vienu reizi, vienu pilnībā. Tā ir tā saucamā māja kustība. Es driblēju, hop, to buku. Es stāvu īpašā domājā. Hop, pagriezos. Es varu mierīgi izsitu savu kāju, driblēju tālāk, viss pēc noteikti. Es varu sanāk šeit būs tas driblēju māju kustībā, te atkal atšķirība. Es driblēju, apstājos, man būs 4 punkti no 4. Māju kustība ir. Nu, tur tā. Tātad dribls mums ir līkloči, zigzagiem, pielikšanas solīši. Ir gan uz priekšu, gan atmuguris. Ko jūs vēl varat izmantot, piemēram, ja jūs taisīsiet tūlīt, jūs arī paši veidosiet 4-nieku savu to kombinētu uzdevumu. Tātad es pielikšanas solīts 7. klasē nevajadzētu droši vien pat abas puses. Ja man ir parocīgā puse labā roka driblē, tātad es driblēju, skatos uz priekšu, cik es dabūšu punktus par šo. Varētu būt 4. Ja jau es tur eju taisnās kājos, piemēram, ja, vai situ. Piemēram, nu nedabūšu pareizi. Ja viņš jau izpilda, viņš var to darīt. Nav prasība, bet es redzu, viņš aiziet uz otru pusi. Bet tāda prasība nav, pats vainīgs, viņš kļūdās. Apstāšanās arī šādi apstājās. Var, noteikti atļauj. Ar palicienu, trešais, pareizi. Palicos, paskatos arī tos. Kāds vēl metiens, ko mēs teicām no priekšas pareizi. Tātad es uz vienu kāju varu izmest. Tas ir viens piesitiens, pareizi.
var izdriblēt cauri grozam. Ir ļoti daudz bērnus, nezinu kā jums, kas mēģina. Viņam sanāk, viņš netrenēs, viņam sanāk. Katram, 4 piegājieni brīvi, es zinu, uz kuru es veikšu māju kustību. Ja es arī neveicu, es izdriblēju vai tikai līkloču vai zigzagā, metiens grozā man izdevīgākais ētā. Man ir parocīgā roka, es esmu ar jums, piemēram, un driblējam uz vietas un mēģinām otram nebūt kustēt. Es bumbu palādu un sagaidu. Gaidot uz rokām posīt. Laist, 10 piespēlēs. 10 piespēlēs. Super. Labākā aiz priekšā, ar kreiso roku. Labākā, jā. Laist dots uz līdzi. Super. Tas pats atsities pret zemi. Mēs sākam atsities pret zemi. Jā, plauksti pavada. Ir. Super, jā. Samainam. Ieturam plaukstās un tad dodam bumbiņu. Palicienu. Padodam, gatav. Lecam. Nav gatavs? Nē. Kreisā roka labākā ārpus. Otrādā. Īpinām nevis. Tagad paprovējam. Mazliet sarežģīsim, tas gan nav 7. To var dot jau 9. Viņa dod pa gaisu. Es savu bumbu pamet gaisā un atdod viņai bumbu atpakaļ, noķirot savu bumbu, bet es sāku vieglāk. Es atkāršu atsasties vieglas pēc zem bumbu. Tagad es neļaušu atsasties pēc zem bumbu. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir mana bumba. Viss. Man ir piespēle bija. Es tev iespēles devām. Tas man ir muskuļu atmiņā. Man nevajag domāt par šo. Man ir jādomā par šo. Pamat, noķeram, pieliekam klāt. Noķeram, čaļi rāda, viena, aiziet parādīsiet. Viņam jādomā. Aiziet. Aiz muguras. Neliecamies. No šāda pāra. Skolotājs ar bērniem ir pateicis pirmajās stundās. Es gribu redzēt 8 konus viņiem driblu. Vai tas ir līkločs vai zigzag pēc izvēles? Viens, pareizi. Es gribu redzēt vienu māju kustību. Pareizi. Izgājām? Ir tā? Tātad es gribu redzēt vienu pielikšanas solīti. Vai jūs ejat pašā galā šeit? Vai jūs gājāt ar konusiņiem, līkloči, pareizi? Tā tad var domāt, var padomāt. Tā tad es eju pielikšanas solīti, pareizi. Es eju, var, iziet tur. Nav obligāti galā jāpār. Tā tad viens pielikšanas solīts ar parocīgo. Es gribu redzēt 2 atšķirīgus metienus, kas neseko viens otram. Tas nozīmē, es izdriblēju līkloči cauri, piemēram, pareizi. 7. klase var izdarīt. Es metu grozā. Man ir labā kreisā.
kustību, ja? Un izpildu vēl otru metienu. Var tā būt? Varētu tā kombinēts uzdevums būt. Un 4-5 minūtes. Vairāk nevajag. Solīts viņam ir uz priekšu, ideāli. Kas mums vēl trūkst? Labi, viņš met pusāli. Labi, malec, super, labi. Jā, kājas maina, ideāli. Uz grozu ejot, atceramies pirms groza. Pirms groza, tiem, kam sanāk, varu gar muguru, varu pagriezties. Labi, tagad viens vēl priekšpētējais uzdevums. Katrs mēs gājis varēja. Pareizi. Nu, izmantojam vairāk, jā, ko mēs esam darījuši. Super, jā. Kājas nav jāpagājas ir, bet riesinās nav. Riesinās ar būmrīti nav. Labi. Līdz 33. Tātad, ja man ir cipars, piemēram, 1, 2, teiksim, 1, 2, tad es saku 1, 2. Ja man ir 3, es sasit plaukstas. Ja man ir... Ja dalās ar 3, es sasit plaukstas. Ja ir 13 vai 23, es sasit plaukstas. Ja es pasaku 23, sākam no jauna. Sapratām? Tātad dalās ar 3, tad man ir plaukstas. Katrs numurs 3 ir plauks sasitiens no tevis uz to pusi 1. Viss tad ir vārds. Ai!